Dokumentos un publikācijās par Pirmo pasaules karu pirmo reizi oficiāli parādās arī lidlauka Spilve vārds. Toreiz gan tās ir tikai vienkāršas pļavas, kas piemērotas lidmašīnu nosēšanai. Šodien, tiekoties ar aviācijas nozares ekspertiem, kā arī ilgadēju lidlauka Spilve darbinieku, noskaidrosim, kāds īsti pļavām bija tālais ceļš līdz Rīgas galvenās lidostas statusam. Bet sāksim ar atgriešanos Pirmā pasaules kara laikā, kas pēc būtības tad arī radīja gan Latvijas lidotājus, gan arī savulaik svarīgāko valsts lidostu. Tieši Pirmā pasaules kara laikā Spilves pļavas sāka kalpot aviācijai un dara to joprojām. Beidzoties karam, 1924. gadā šeit tika izveidota pirmā lidosta. Viņa diezgan populāra bija. Ja sākotnēji bija tur ap 20 cilvēkiem tur dienā tur lidoja vai vēl pat mazāk, tad jau pēc gada tas cipars tur bija ap 100. Tā ka viņi diezgan strauji attīstījās. 51 hektāru lielajā teritorijā pakāpeniski izbūvēja īstu lidostu, ko 30. gados dēvēja par Spilves gaisa ostu. Gaisa satiksmes kārtības regulēšanai uzbūvēja arī Rīgā pirmo lidostas stacijas ēku. Ir atradusies tur tajā vietā. Un tad, kad es atnācu šeit strādāt, par to vēl liecināja arī tas, kad bija liela puķa dobe saglabājusies apaļ, un ūdensvads arī bija pievilkts. No 1930. gada Spilves gaisa ostā mājvietu atrada arī aizsargu aviācija, kura īpaši plašu darbību izvērs pēc 1934. gada. Taču Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Spilve izcīnīja savu vietu arī kā starptautiska lidosta, un tādēļ tā izdevās palikt arī pēc tam, kad Latviju okupēja Padomju armija. Starp Krieviju un Vāciju izveidots tā gaisa trase, kas un Rīgas lidosta, kā saka, Spilves lidosta, tika iekļauti šeit iekšā. Šajā trasē, un tad no Vācijas Berlīnas nāca šeit sēdās un tālāk gāja uz Maskavu. Pakāpeniski Spilve, kas tolaik saucās Rīgas centrālā lidosta, kļuva par vissavienības nozīmes lidostu. Taču izrādās arī Spilves pagātnē slēpjas diezgan baisi atgadījumi. Tad mēs braucām uz Ilguciemu, tajā pusē, kur tie kalniņi, tās divas lielās mājas, tur kaut kur esot bijis kara gūstekņu nometne, un tie kara gūstekņi šeit esot strādājuši. Un kas zīmīgi bombardēšanas laikā cilvēki, kas aizgāja bojā, tika samest iekšā tais bombu bedrēs un betons uzliec virsū. Pilnīgi iespējams, ka mēs arī šeit staigājām par līķiem pāri. Šiem notikumiem gan neesot īstu dokumentālu pierādījumu, un fakti par mirušajiem zem skrejceļa glabājas vien nostāstos, kamēr precīzi ir zināms, kā lidosta turpināja attīstīties. 54. gadā tika uzbūvēta šī lidostas ēka, ko mēs aiz muguras redzam, un tika attīstīta, teiksim, tā Padomju Savienības aviācija. Cik ir zināms, tajā laikā šī bija lielākā lidosta PSRS rietumu pusē. Lidostas ēkā, tad, kad es atnācu uz šejienu, atradās pilnīgi viss. Grāmatvedība, restorāns, kafejnīca, viesnīca, tipu, kuru var pārgulēt, pilotu atpūtas telpas, bija apavu darbnīca, šūšanas darbnīca bija. Šis gals bija saucamais VIP, tagad, kā var teikt, jā, kur Vos lidoja, tad, kad no šejienes viņš lidoja, tad lidmašīna tur pierulēja klāt. Greznā un visiem Staļina laika vērienīgajiem būvprojektiem atbilstošā lidosta gan attīstījās vien pārdesmit gadus. Drīz vien kļūst skaidrs, Spilves pļavas ir pārāk mazas. Sākās darbs pie jaunās lidostas Rīga izbūves, taču jauna lidosta nebija nāves spriedums Spilvei. Šī lidosta pastāvēja līdz 74. gadam, kad tika uzbūvēta Rīgas jaunā lidosta, jā, un tad viņa pamazām tā šeit noklusa, un šeit mitinājās An-2 lidmašīnas, jā, ko mēs šeit redzam. Helikopteri, te bija sanitārā aviācija, šeit bija ķīmijas aviācija, bija ceļa policija no gaisa, kas ar helikopteriem skatījās, kur katrs kā brauci. Aizvadītie 20 gadi lidostai Spilve bija vissmagākie. Lidlauks tika izmantots aviācijas vajadzībām, pamatā privātiem lidojumiem un kā treniņu lidosta izpratnelēcējiem un deltaplānistiem. Savukārt kādreiz tik krāšņajai Spilves lidostas ēkai viens pēc otra mainījās nomnieki. Turklāt neviens nomnieks tā arī nepildīs solījumu ēkas remontā ieguldīt līdzekļus. Taču šķiet, ka smagākais ir aiz muguras. Es ticu tam, kad
šeit būs ļoti daudz mazās lidmašīniņas. Un ļoti daudz lidos šeit. Un lidos iekšā ārzemnieki. Un mēs ļoti daudz lidosim. Es tam ticu.